Labrīt, labrīt, labrīt. Visiem svētīts labrīt. Mazliet pagaidīšu, kamēr pievienojas tie, kam ir laiciņš šajā darba dieniņā. Un ko redzu vēl, ka pievienojas, ja? Labrīt, labrīt, visiem svētīts labrīt. Nu ko, laikam plus mīnus tie, kas būs gribējuši, tie laikam būs pievienojušies, vai ne? Nu ko, kā mums šobrīd, kā mums klājas, kā mums iet, kā mums klājas planētas Zeme? Ieelposim katrs savā klusumā. Ieelposim savā dziļumā un dzidrumā. Sajūti šo telpu kā absolūtu svētības telpu, kā to piepilda bezgalīga dievišķas mīlestības elpa. Tīras mīlestības apziņas centri ar katru brīdi aktivizējas aizvien vairāk, katrā dievišķas mīlošas esības gaismas būtnē, šeit uz šīs planētas, uz Gaijas, uz Terra Nova Gaijas, šajā laikā, šajā telpā, šajā laikmetā. Ļoti, ļoti dziļa dzidra Sanat Kumaras klātesamība cauri visam laukam. Galaktiskie skolotāji apziņas līmeņi. Un šajā laukā, šajā rītā ir tīrs, balts, jauns sākums. Un ir iespēja savā dziļumā ieelpot to sakralitāti, ko nes svētā grāla brālība, gaismas skolotāji, kas ir svētajā grālā, svētā grāla brālības laukā, kopienā, monāžu moderatori. Būs saules sistēmas aktivācija vairākos līmeņos un tīra svētības telpa.
Visiem labrīt, kas pievienojas. Šoreiz pavisam savādāk laukam caur elpojas Marija Magdalēna. Un visaptveroši vairākas dienas pulsē, ļoti sirsnīgi, ļoti gaiši zili dzidri. Tāpat kā šis tīrais Kristus apziņas gaismas kods, ja tā viņu varētu nosaukt, arī Dievmāte. Dievmātes klātsamība un lūk, un arī tiekoties ar jums gaismas grupās, kurās šobrīd tiekamies sistēmās, ja nu kāds vēl nav dzirdējis šajās te jaunās pasaules dziedinošajās tehnoloģijās, kurās piedāvājam braukt ar mums kopā grupās, šeit pat Rīgā. Vakardien arī bija liela skaista grupa, un vakardien tik ļoti grupas vienojošais lauks bija šī te gaismas grota, tāda kā ala, kā grota, kurā Lurdā parādījās Dievmāte Marija. Vakardienas gaismas būtņu lauks tika vests cauri, dziedināts, aktivizēts cauri šo tieši Lurdas Dievmātes grotas telpu. Jā. Jo, lineārs laiks un matērija ir tikai šeit, mūsu acu skatam, bet jo augstāk esam savā apziņā, plašāk savās vibrācijās, laikam šis ir iemesls, kāpēc es tik mazai onlainos. Jā, jo parunāt ir salīdzinoši grūti, ka tādu tīru dievišķu šo te gaismu tu nāc tā kā nest cauri, dalīties, stāstīt. Un droši vien tāpēc arī skolotāji bieži vien varbūt maz runāja, bet daudz sēdēja, bija klusumā savā dziļumā, jo tas viss dziļais, sajūtīgais, tāds visaptveramais, tik cik katra opcijas ļauj, ir tur aiz vārdiem. Ja? Un jo dziļāk sirds tajā plūst, jo dziļāk viņa tajā atmostās, jo mazāk runājas uz āru. Ja? Pietiek vienkārši klātsamību, ar starojumu, ar sirds plūsmu, tāpēc es aicinu visus dziļi ieelpot, un es jūs aicinu atvērties un mācīties plūst tajā jaunajā dimensijā, kurā vārdi paliek aizvien mazāk un mazāk, kurā vārdi izvēlēti ļoti apzināti, tie, kas tiek teikti un tiek teikti maz, tieši tik, cik vajadzīgs un tieši tad, kad vajadzīgs. Jā. Es sveicu visus jaunos un arī tos, kas jau ilgtermiņā ir klātsoši šajā laukā, šajā kanālā. Es mīlestībā tiešām ļoti, ļoti jums pateicos par visām šīm tikšanām, par šīm sadarbībām. Un droši vien jau būsiet piefiksējuši, bet es šo droši vien tomēr vēlreiz atgādināšu, kad vismaz tāds ar manu lauku ik pa kaut kādam mirklim nāk tādi kā viņus nosaukt, tādi gaismas apjomi, zem kaut kāda tāda precīzāka zemes koda. Un ja pirms šī koda, kas tagad bija dzidrinātība, ja, dzidrināts tīrs lauks, ja, tad tagad jau kaut kādu laiciņu minēja, pēdējos mēnešos iet atkal atpakaļ apvienošanās. Ļoti daudzdimensionāla frāze, ļoti daudz sevi ietveroša, bet šis ir tik ļoti, ļoti par atkal atpakaļ apvienošanos un savienošanos. Un, ja tā schematiski, tehniski to parādīt, pastāstīt, tad par cik es parasti arī cenšos ļoti, ļoti vizualizēt, lai jums ir vieglāk tā kā iztēloties un sajust visas tās enerģijas, kas notiek, lai nav tikai siltumiņš un augstumiņš, jā. Tad, ja, piemēram, puzli sadalītu gabaliņos, teiksim, bilde būtu gatava, viņus atdalītu gabaliņus vienu no otra un aizstumtu ļoti tālu. Ja? Un tas, ko mēs darām, katrs savā tempā, savā formā, savā veidā, mēs tā kā vedam savas puzles daļas atpakaļ uz vienotu zīmējumu.
Kas būs pēc tam, to mēs nezinām, jā, to Dievs zina, jā, bet mēs vedamies, mēs dodamies atpakaļ uz sevis atkal atpakaļ apvienošanu, jā. Un te uz zemes to mēs ļoti daudz saucam arī par savu gaismas daļu atgriešanu. Un ne tikai, mēs arī izslaukam visu to lieko nevajadzīgo, visus tos puteklīšus un tās smiltiņas, kas sabi ir starp puzles gabaliņiem, lai viņus savestu atpakaļ vienotā veselumā, bet ļoti, ļoti spēcīgi nāk Marija Magdalēna, viņas saka, es tevi sveicu un svētīju šajā gaismas mīlestības telpā. Mīlošā, kosmiskā, bezgalīgā esība. Saintravilus ravitus esticus estibus estibā. Tāds prieka gars iet cauri visam un tīras mīlestības, kristāliskais Kristus apziņas gaismas lauks. Tas pieskaras tavai sirsniņai tagad, šajā brīdī. Caur to lielo mīlošo dievišķo sievišķo gaismas lauku, ko radījusi Dievmāte Marija, kas viņas esība, kas ietver arī šo planētu, šajā tīrajā, dzidrinātajā, gaiši zili baltajā un šī sakrālā svētības upe, kas plūst kā Marija Magdalēna, kā viņas apziņas lauks un telpa, kas ir vienotā dievišķā miedarbībā ar sakrālo skolotājas Anandas Kristus apziņas lauku un telpu un šie visi gaismas puzles gabaliņi, šie zemes lielās gaismas puzles gabaliņi, viņi tā kā palīdz tos aktīvos, svarīgos procesus, kam šajā brīdī ir jānotiek, tā kā vest tuvāk mūsu katra apziņai. Un mēs katrs savā laiktelpā, tā kā pa gabaliņam sataustam, kurš gabaliņš, mēs tā kā pievelkam tuvāk, lai sanāk zīmējums. Un reizēm pa vidu var gadīties, ka mēs neieraugam kaut kādas smiltiņas, kaut kādus puteklīšus, kaut kādus sīkumiņus, citam sīkumiņi, citam pēdiņās sīkumiņi, kas ir jāizstrādā, kas ir jāizdara, lai tie gabaliņi viegli sakļautos, lai tava gaisma pie tevis viegli atgrieztos. Tas, kas kaut kur ir atstāts, pazaudēts, kas kaut kur dusmās, nepieņemšanās, kaut kādos citos procesos, ja kaut kur izšāvies no tevis laukā un kaut kur palicis kaut kādās laiktelpās. Un mēs tā lēnā garā, pa drusciņai tā kā esam likuši caur laikiem, caur telpām savas gaismas daļas atpakaļ. Vispirms tā kā izšāvāmies, kaut kur sadalījāmies, ja tā varētu teikt, un tad tā kā lēnām vedāmies atpakaļ pie tā paša centriņa, pie tā kodoliņa, kurš visu laiku ir bijis nemainīgi vidacītī. Ja? Un šī atkal atpakaļ apvienošanās, tā nav tikai par katra cilvēka vienoto veselumu. Tā ir par rasu atkal atpakaļ apvienošanos un par liela tāda apziņas lauka un telpas atkal atpakaļ apvienošanos. Tāpat kā cilvēks dzīvo savu atmodināto daļu pa dienu esot nomodā un savu aizmigušo daļu pa nakti guļot, tāpat visa esība, jā, tāpat ir gaismas daļa, kad uzaus saule un ir diena, un ir tā daļa, kad pieklust, kad ir vakars, kad saulīte pazūd kaut kur aiz līnijas, aiz horizonta, un ir tāds pieklusuma, tāds tumšāks periods, un tā iet visa evolūcija, vismaz šajā visuma daļā, vismaz šajā galaktikā. Un tā iet arī patiesībā viss visums, kam ir manvantaras un pralājies tā saucamie atmodinātie un izšķīdušie periodi, kad visums rodas un kad visums izšķīst un pazūd. Un tam visam ir ļoti, ļoti liela vieta būt, jo šī atkal atpakaļ apvienošanās, tas, ko mēs šobrīd šajā laika periodā, šajā 25. gadā ļoti dziļi piedzīvojam, viņš pieplūst šajā mūsu gaismas puzles daļiņu laukā, kā tāda līme, kā tāds savienojošais lauks, kas tās visas daļiņas tā kā ved skaidrāk, dziļāk, dzidrāk kopā un tā kā apvieno spēcīgāk. Ja? Viņš tā kā izkristalizē to bildi, šis atkal atpakaļ apvienošanās lauks, kas aktivizējas ar to, ka no zemes iztranslēs aizvien vairāk viss tas, kas traucēja ieraudzīt savu vienotumu un veselumu, ar sevi daudzos līmeņos, to, ka es neesmu tikai ķermenis, es esmu arī dvēseles, esmu arī gars, es esmu arī vēl daudzdimensionāla esība. Man pēdējā laikā ir ļoti bieži
šī sajūta, kas man šad tad pa brīžam ir uzplaiksnījis, tas tad, kad tu esi dziļāk tādos. Un šobrīd man ir tāds periods, kaut kādi daži mēneši, kad tas arī varētu būt šis, atkal atzimšanas periods, kas ir pēc dzimšanas dienas, kad tik spēcīgi var just sevi vienlaikus daudzās dimensijās, jo man ir tāds periods, kad es tā kā ļoti uz iekšu, intro, sevī, kā es patiešām jūtos. Kas es esmu šajā laikā telpā, kā es vēlos būt, tāda vēl dziļāka ieklausīšanās sevī un aizvien dziļāka ļaušana sev būt. Un vienlaikus es jūtu sevi tā kā izšķīdušu daudzās dimensijās, izplatušos cauri un ap planētu Zeme un arī savos gaismas laukos, un viņš ir viss vienlaikus. Tu it kā esi bezgalīga, mūžīga klātesamība un brīvība, un tu vienlaikus esi ļoti koncentrēta forma, kas piedzīvo koncentrētas programmas, konkrētā, koncentrētā formā. Un pa brīžam šie stāvokļi kļūst aizvien spēcīgāk, tu tā kā ļoti, ļoti izteikti sajūti sevi vienlaikus. Un bija kaut kāds laiks, tas bija gadus jau atpakaļ, kaut kā sāktivizējās caur kaut kādu meditācijas, vairs neatceros, par ko bija stāsts, bet es ļoti spilgti redzēju sevi tieši 5. 6. dimensijā, tādā kā lotusā sēžam, un tur bija viss ļoti, ļoti labi. Tur nebija zemes pārdzīvojumi, tekošo 3D, tur nebija kaut kādi jautājumi, problēmas, tur bija tiešām tāda aplaimīga esamība, un vienkārši ļoti spēcīgi varēja gan redzēt, gan just tajā, ka manis daļa ir tur. Un tagad notiek tāda, kā aizvien spēcīgāka visu tā kā elementu vienotība, atkal atpakaļ apvienošanās, gan mūsos katrā, gan arī planetāri, un arī vispār tādā gaismu civilizāciju līmenī, ja tā varētu teikt. Lūk, mūsu lauku piepilda ļoti skaista Saibabā gaismas plūsma, un šodiena iekrīt atkal vienā no tām dienām maju kalendārā, caur kuru ļoti, ļoti labi strādā mans energo lauks, manas plūsmas, un tā ir kimija diena. Tā ir baltās lapas diena, tā ir nāves diena, kad notiek pacelšanās jaunā līmenī, ja tu atļauj aiziet un nomirt visam veciem nevajadzīgajiem. Un mums aizvien daudziem ir, kam atļaut, kam aiziet nomirt, to aizvien rāda esošās tikšanās, esošie seansi, un gribu padalīties ar ļoti spilgtām sajūtām no pēdējiem gaismas seansiem, kas bija. Pēc tam mazliet pieskaršos šai kimija enerģijai dziļāk. Cik tas ir svarīgi šajā brīdī, arī tas bija tas, ko mēs darījām, ejot pēdējā gaismas maratonā 21 dienu, kad es atļauju sev saņemt visos līmeņos, ne tikai materiāli, bet arī to gaismas skaidrību, to apzinātību par savas esamības ļoti lielu esamību. Pamēģināšu tādos vienkāršos piemēros. Secība, kādā šeit uz zemes notiek procesi, ļoti vienkārši redzama arī caur bērnu piedzimšanu. Bērnam piedzimstot, viņš iet tādus tā kā posmus, viņš iemācas apvelties, apsēsties, tad piecelties, tad mācās kustināt kājas, tad mācās paņemt rokās priekšmetus, mācās viņus aptaustīt, tad mācās ielikt mutē kaut ko, pats sakožļāt, norīt, tad jau aug lielāks un pats mācās jau runāt un ģērbties un iet un satikties un draudzēties, un tā tas viss pa tādiem posmiem iet, un tas ir interesanti ņemot vērā, kad šo visu iet cauri jebkurš, kurš piedzimst uz planētas Zeme, neatkarīgi no tā, cik neaprakstāmi ļoti liels gars un gaisma viņš un viņa ir savās pieredzēs caur laikiem un caur telpām. Ļoti spilgti pēdējās dienās bija šāds piemērs par to, cik ļoti mums ir jāierauga tie pieredžu punkti, kurus ir paredzējis dvēseli iziet, kurus ir paredzējis izstrādāt, lai viņus tā kā akceptētu, adaptētu, integrētu sevī, un tad atveras tie nākamie gaismu līmeņi. Ļoti bieži ir kaut kādas lietas, es iespēju robežās arī cenšos pateikt individuālos seansos, bet reizēm ir arī tā, kad, kā lai to pasaka, es varbūt pat sirds neļauj īsti pateikt, to, ko es redzu, jo arī manī tas ir, un arī daudzos klātesošos, kas šeit iet šo zemes ceļu, kad
kad mēs redzam kopā, ka tu jūti to, tu apzini to, tu saproti to, tu dzirdi tur eņģeļus runājam vai dziedam, tu sajūti zemes pulsu, tu jūti dabas garus, tu esi jau tajā daudzdimensionālā tādā komunikācijā, tādā plūsmā, tādā miedarbībā, visu aptverošā, ja? Katrs savā, bet tomēr, ja? Un esi pieskāries jau daudz ar savām iepriekšējām inkarnāciju pieredzēm. Un citus tu sajūti, ka tu vienkārši zini, kā pareizās eļļas, kā pareizi augi, kādas enerģijas otrā cilvēkā, ka tev jau ir atvērtas ļoti daudzas maņas. Ļoti liela problēma ir tāda, ka daudz vienkārši tam neusticās un netic, liekas, man likās, ja šo mēs aizvien dziedinam, turpinam transformēt ārā, tas aizvien ir tāda tekošā problēma, ja tā to var nosaukt tekošais, kā saka, uzstādījums jautājums, ar kuru būtu jādarbojās, ja. Bet reizēm ir, un bieži vien ir tādas lietas, tāpat kā bērnam, ja? Viņš nevar piecelties kājās, kamēr viņš nav iemācījies apsēsties, varbūt uz cegalīšiem aptupties, ja? Tam ir loģiska, chronoloģiska secība, ja? Droši vien ir arī kaut kādi supermeni, kas guļ pēkšņi un slienas kājās, ja? Droši vien kaut kādi izņēmuma gadījumi arī ir, ja? Bet globāli tomēr, ja? Ir tie posmi un ir lietas, kas dvēseli ir jāapgūst, un ļoti izteikti bieži ir tā, ka ir milzīga tiecība, redzēt, zināt, just, komunicēt visos tais gaismas līmeņos, jo visa tava būtība zina, ka tā ir visuma telpa. Tas nav tikai tava dzīve un šie daži cilvēki, kurus tu satiec pa dzīvi. Tas ir tava gaismas ģimene, tie ir tavi kosmiskie visuma vecāki, tās ir galaktikas, tās ir pieredzes, tās ir civilizācijas struktūras, tas viss esi tu. Es nevaru pateikt, ka tevī tā nav, jo mēs esam miljoniem gadu vecas būtnes, mēs esam atkal un atkal gājuši, jā. Bet mēs ienākam zemē, mēs paņēmam noteiktu programmu daudzumu, jā, kaut kādu tādu pieredžu formātu, jā, un reizēm varbūt iepriekšējās dzīvēs ar tur esi bijusi tur dievišķa, plūstoša, visāda tur ejoša, daroša vai kaut kāds tur jaudīgs, gaismošs tā tālāk, bet ir kaut kāda ego faktori, kurus tu tā kā nesaproti, kā Dievs to ir paredzējis, jā, un tu mācies viņus izstrādāt. Un šajā dzīvē viņš uzliek tādus tā kā saskalojumus, tādus, tev tas ir jāievirpina šis jautājums, tev viņš ir jāatver, tev viņš ir jāsaprot, jā. Un tad ir tā, ka tu it kā iekšēji jūti tās visas dimensijas, visu, bet tu nevari dabūt līdz galam to skaidro konektu, tāpēc, kad ir lietas, kuras tu negribi ieraudzīt šeit priekšplānā, kuras nav izstrādātas, kuras nav saprastas, jā. Un manā laukā tūmā arī it kā ir, pirms bieži vien ļoti lielas gaismotas būtnes, bet tā pašā laikā es domāju, kā cilvēks, kā dvēseles, tāpat laikā no malas vienmēr otru vieglāk redzēt. Es citreiz citam saku, pasaki, kas ir tās lietas, ja lai gan es jau ļoti stipri redzu, kas manī, kā saka, nerulē, kas man jāizstrādā, ar kurām programmām vēl jāmācās būt, jā. Un reizēm pat tas, ka tu redz, nenozīmē, ka tu viegli ar to tiec galā. Reizēm viņš ir tāds quests, viņš tā kā ir, tu kā ej pa tādiem tuneļiem, uz kuru pusi pagriezties, jā. Vakar bija arī ļoti skaists pilds piemērs, kā aizvien vairāk struktūras rādīja, kā paļaujoties uz tavu iekšējo balsi un aicinājumu, tu skaidrāk sadzirdīji, kur tev jāiet, nekā, ka tu prasi 100 kaut kam citam no malas, ja? Cik ļoti svarīgi ir paļaušanās, ka tu pats izēji to savu kvestu ar vēršanos avotā, gaismā, ja? Bet paļaujoties uz to savu iekšējo. Pat ja liekas, ok, nokļūdīšos, labi, nekas būs laba pieredze, ja? Bet, ja mēs neapgūstam šos te tekošos elementus, tad mums neizdodas atkal pievilkt nākamos puzles gabaliņus un iegūt tādu vienotāku, stabilāku, savas bildes sajūtu, ja. Bet pirms ir bilde, kurā tur, nezinu, sunīts, kaķīts, tur zirdziņš uzzīmēts, ja, un tu tā kā tās daļas pievelc, tu tā kā skaties, tu īsti nesaproti, it kā, kaut kas pelēks, kaut kas brūns, kaut kas tur zils. Un tā, kad dod kaut kādus šos konkrētos uzdevumus, atkal izdara savu, viņš atkal ļauj tās nākamās gaismas daļas pievilkt atpakaļ. Un tu ir, te centrā ir sunīts un zirdziņš, ja? Un tur kaut kas fonā pulkains, varbūt tas būs kaķis, saprotiet tā vienkārši, kas ir tā tava esība, kas ir tās tavas pieredzes, cik ļoti cauri katru gadu ar katru no jums, kas nāk tiekoties pirms jūsu dzimšanas dienas seansos individuālijos, var redzēt to izmaiņu, to izaugsmi cauri gadu, jā, kad varbūt iepriekšējā gadā pat nerādīja, pat ne tuvu gaismas struktūras, nevis tāpēc, ka, teiksim, es neredzētu vai cilvēkam, tajā brīdī nevajadzētu to teikt, bet nebija vienkārši tas lauks tā saformatējies, lai tu ieraudzītu savu lielumu un paiet kaut kāds laiks, un pirms pa gadu tu daudz sev strādā, tu tur jūti kaut ko, transformē, meditē, komunicē, dari savas lietas, ja, un atveras tie nākamie līmeņi, ja, un tas ir tāds, ka jo paplašinās tas tavs izstrādātais lauks, jo tur tālāk tie lielie līmeņi atveras, no viņiem nāk lielāka info un gaisa par tavu lielo pieredžu lauku klātsamību. Kamēr tekošās kaut kādas lietas tu nesaprot, neizstrādā, viņš tur viss tādā pusskaidrā sajūtu līmenī. It kā ir kaut ko gribu tiecos, bet īsti nesaprotu, kāda tad gaismas man esība ir, uz ko viņa tiecas.
Un tad, kad viņi tie tuvie līmeņi saprot, tas izstrādājas, tad viņš tā kā atver to lauku un atveras pie tiem nākamajiem lielākajiem. Viņš ir secīgi. Tieši tāpat kā bērns vispirms iemācās tā kā karoti turēt rokā, un tā, ka viņš saprot, šī programma ir turēt karoti, tad viņš var tik klāt pie putras, tikmēr kāds cits viņu baro, tikmēr kāds cits vada un organizē viņa ēšanu. Ja? Tad, kad tu jau saprot, šī ir karoti, viņa domā ēšanai, šo programmu es apgūvu, un čikunis viņu lieku mutē, ja? Tad var notikt Ja? Kamēr tas nav saprasts, tikmēr nenotiek šis process, tikmēr kāds cits saka, ēd šito, labi, es to ēdīšu, tikmēr nav tāda sava šīta skaidrā plūstamība. Lūk, un tas pats attiecas uz to, cik liela dzidra sakrāla ir bijusi katra viena tiecība uz savu gaismu, uz savu patiesumu, uz savu dziļumu, uz savu centru, uz savu kodolu, un ļoti bieži novērojas arī, cik pastāvīgs ir tavs darbs, cik viņš ir regulārs. Ja? Tas ļoti, ļoti iezīmē to, kā tu šajā brīdī jūties. Un to visu stāstu tāpēc, ka aizvien vairāk zemes līmenī nāk ļoti jaudīgi lieli gaismas lauki, nāk lielas jaunas gaismas struktūras un notiek principā tāds galaktiska mēroga paplašinājums. Un tas, kā tu šajā brīdī jūties, tas, kas notiek tavā realitātē, tas, kas notiek tavā dzīvē, ir ļoti atkarīgs no tā, cik regulāri tu esi bijusi un bijis kontaktā ar sevi, komunikācijā ar sevi, ļaujot sev būt aizvien vairāk tam, kas tu esi, tā kā tu esi patiesāk, tīrāk, skaidrāk, un tas arī rāda, cik ļoti tev ir viegli vai neviegli šajā laikā un telpā būt, un ir kaut kādas lietas, kas tev sagādā acīm redzamas nevienkāršas pieredzes, problēmas, vai tas nav labs vārds, tādas jaudīgas pieredzes, jā. Tas nozīmē, kad ir tā lieta, viņa galīgi nav saprasta, jo nav iespējams tas, ja tu kaut ko esi sapratis un sapratusi, tu esi apguvis to, kas tavā dzīvē ir bijis nokst tavā priekšā, tu esi izvēlējies sevi pirmajā vietā, kā tev tajā visā patiesi tīri, labi, kvalitatīvi, komfortabli justies, tad nav iespējams, ka turpinās destruktīvas situācijas un nenotiek paplašinājums, nenotiek gaismojums, nenotiek savu gaismas daļu atgriešanās, apvienošanās un lielāks miers. Lielāks dzidrums sevi, dzidrinātība, tīrība, skaidrība, tas vienkārši tehniski nav iespējams. Jā. Ja tu izplaties gaismā mīlestībā, tu kļūsti vieglāks, smaidīgāks, sirsnīgāks un nāk prātā arī šobrīd gaismas būtnes, kas arī ir ļoti, ļoti visu laiku strādā ar sevi non-stopā. Jā. Un var redzēt, ir tiešām tāds ļoti patiesas tas lauks, viņš ir tīrs, viņš ir ļoti skaidrs. Un tāpat reizēm dziļāk pakomunicēt, tu redzi, tur tāda smeldze. Ja? Ir kaut kāda tā viena sāpīgā līnija, un tu it kā dzīvo savu laimīgo dzīvi, un kaut kas atkal, tā kā tāda smeldze, ja kaut kur atgriež pie kaut kā, ir kaut kādas vēl dziļākas lietas, kurām vajag vēl lielākais paplašinājumu, lai tu vēl vairāk tiktu klāt. Tāpēc tas ir mūžīgs nebeidzams ceļš, kurā mēs turpinamies, un mēs katrs aizvien dodamies tuvāk pie tā, lai justos atkal atpakaļ apvienotāks un apvienotāka, laimīgāks un laimīgāka. Savā esībā, savā būtībā uz planētas Zeme. Tātad šī lielā gaismas dāvana, kas pēdējā laikā nāk aizvien tuvāk un notiek, tā ir svētā grāla brālība, kurai ir iespējams pieskarties tīrām apziņām, tīriem apziņas laukiem. Un, ja tu esi gatavs, tev būs iespēja šajā dienā ieelpot daudz dziļāku viņu svētību, viņu klātsamību, un tas viss ir vienots ar atkal atzimšanu sevī, savā Kristus apziņā, kas ir tīra, bezgalīga kosmiska gaismas plūsma. Tātad šis sakrālais gaismas kods, mīļās kosmiskās gaismas būtnes, jūs šajā brīdī varat izdarīt izvēli, vai jūs vēlaties palikt šajā enerģiju translācijā, šajā darbā ar sevi un energostruktūrām vai nē, jo šis ir online, šis ir darbs par energo apmaiņu, jā, kas ir aizvien adekvātāks process jaunajā pasaulē klātesam, jo arī šim faktam ir vieta būt, tāpēc jums ir iespēja izvēlēties, un ja jūs paliekat, tad jūs turpināties par energo apmaiņu, ja nē, tad jums ir brīva izvēle šo te online neklausīties. Jā. Tas viss ir rakstīts Facebookā, un arī šeit zem šī YouTube video, Instagramā es to neierakstīju, bet Instagrams var apstīties, kas lieto Facebooku un YouTube var apstīties ierakstu. Tā, kad šis te Kristus kods, viņš ir tapis tajā kosmiskajā gaismas dienā, kas maju kalendārā saucās imišs, kas nozīmē pirmsākums, koks, avots, radīšana. Ja? Tas bija laikā, kad es piedalījos gaismas mandala zīmēšanā, maju kalendāra gaismas mandala zīmēšanā, un tā ir imiša enerģija, kas ir visas esības pirmsākums,
kad es sēdēju pie tās lapas un es domāju, mīnais Dievs, kas vispār ir pirmsākums, ko tie enerģija uzzīmēt. Un ļoti dziļi nāca cauri Kristus un rādīja visu šo zīmēm. Šis nav manis sacerēts, šis ir precīzi Kristus parādīts zīmējums. Kaut ko no šī visa mēs zīmējam arī maratona laikā. Bet esot Azoru salās sakrālajā braucienā, pavasara salgriežos notika šī koda padziļināta integrācija. Un līdz ar to tas ir tas, ko varēšu ienest šeit arī jūsu Katrīna laukā, kurš būs gatavs to saņemt pretī. Un šis kods, viņš tā kā vairāk kā vizuāls elements parādās, lai vieglāk, dzidrāk tā kā ir iztēloties, savienoties ar šī laika to Kristus apziņas gaismas frekvenci, kuru katrs ir spējīgs patreizējā brīdī adaptēt, ieraudzīt, sajust un ņemt pretī. Katram šī integrācija notiek savā veidā, arī tie zīmējumi, ko visi zīmēja maratonā, bija tik ļoti patiesībā dažādi, it kā līdzīgi, bet cik ļoti katram var redzēt tā enerģija savādāk notiek, jā. Lai gan kopā tas ir tas vienots, vesels tāds Kristus gaismas veselums, jā. Lūk, un arī tie, kas nebija maratonā, tie, kas nezīmē, tie, kas skatīsies šos onlineus, ierakstā vai klātienē, būsiet aicināti arī ņemt lineālu, ņemt cirkuli un gaiši zilās krāsas un zīmēt šos 3 stūrus. Labrīt visiem, kas pievienojās. Lūk, tāpēc, kad gaismas struktūras nāk ar savu lielu tādu kā pretīmnākšanu ar katru brīdi, arī palīdzot dzīvāk, dziļāk, dzidrāk, sajust, savienoties ar tiem apziņas gaismas lielumiem, lieliem laukiem, lielām enerģijām, kas ar katru brīdi zemē nāk aizvien dziļāk. Un ļoti skaisti arī pēdējais maratons parādīja, cik ļoti, tad, kad tu savieno ar plaukstām, ar papīru, zīmuļiem, to enerģiju, ko tu jūti, cik viņa skaisti nofiksēs, noformēs, cik viņa nostiprinās tavu apziņā, ka tu saproti, jā, rekur, tas nav kaut kāda sajūtī, kas izskrēja cauri vienā meditācijas mirklī, tu viņu uzliec uz papīra. Ja? Un tāpēc arī es kaut kā gaismas vadīt iesaistīju šajā zīmēšanas maratonā, kurā es sazīmēju visu māju kalendāru enerģijas un šī ir pāri visām šī īmiša enerģija, kas ienes šo Kristus apziņas kodu, tik skaisti vizuālā veidā, ir ļoti aktuāli un ir ļoti aktīvi šajā brīdī, un katrs, kas ir gatavs to savienoties, laipni aicināts mīlestībā to savā laukā integrēt. Kā arī paskatīšos, vai tas notiks šajā reizē, vai tā būs atsevišķa translācija. Man rāda, ka šī Kristus koda tāda kā aktivācija, viņa ietekā 3 līmeņos, un tā varētu būt tādas 3 online tikšanās tieši uz šo te padziļinājumu. Un tur būs vēl citi procesi, protams, klāt, bet es nemāku pateikt, cik ilgā laika periodā. Tikpat labi nākamā reize varbūt pēc nedēļas, tikpat labi pēc mēneša vai 2, jā. Bet tādi 3 padziļinājumi lieli, jā, un turklāt iet arī tāda jauna, ļoti sakrāla īpaša lieta, kā saules monādes aktivācija. Tā arī iet un būs tiem, kam tas ir svarīgi, tiem, kam tas ir vajadzīgs, tiem, kam tas ir paredzēts, kas ir gatavi, kas ir tik tālu savus puzles gabaliņus sabīdījuši, kad jums jau tāds noteikts jūsu gaismas zīmējums sāk veidoties, jā, kad tu redzi vairs ne tikai centrā cilvēciņus, sunīšus un kaķīšus, jā, lasat savu rindiņām, jā, bet kad tu jau redzi paplašinājumā, ka tur jau liekas tie puzles gabali, kuros jau ir citu pieredžu lauki, jā, dimensijas, tur eņģeļi, vispārējais, ka viņš jau aizvien skaidrāk par to, kas tu esi, jā. Un tas ir ļoti paradoxāli interesanti, cik ļoti tas, ko un kā var redzēt jūsu katra esībā, cik milzīgas, neaprakstāmas gaismas pieredzes, cik lieli gaismas lauki, cik liels uzstrādes var redzēt, ir būts tur, ir dziļi miedarbots ar maju kalendāru, maju laiktelpā, ir dziļi būts izīdes tur tempļos, ir dziļi pieredzēts dažādas atlantiskās šīs te sakrālās pieredzes, ja, ir ļoti gaismoti komunicēts ar planētu Lemūrijas laukā, citiem vēl dziļāk rādas Borija, Hiperborija un vēl tālāki pirmsākumi, ja. Cik ļoti daudz kaut kā šajā dzīvē liekas, tu dzīvo vienkārši cilvēku dzīvi. Ja? Lūgums arī nejaukt tiem, kas tiešām domā, ka viņi dzīvo vienkārši cilvēku dzīvi, bet ļoti labi iekšēs arī apzinās, cik ļoti liels gaismas darbus jūs darat. Ja? Runāja par to, ka sajust, kas ir tās lietas, kas tev traucē apzināt šo savu gaismas lielumu. Ir tie, kam vairs nekas netraucē. Tu saproti, cik svētīgi tu vari dzīvot savu dzīvi parasto, ja? Darīt savu zemes darbu, dzīvot ģimenes vai neģimenes dzīvē, attiecībās vai neattiecībās ar bērniem vai bez bērniem, dziļi darbos vai netik dziļi darbos, bet cik ļoti just to lielo centrālo, to avotu telpu, to klātsim, jā, ka tu apzini, ka tu jau tas savilcis to savu puzli ļoti, un ka tā bilde ir diezgan skaidra, un tev nav daudz jautājumu, kur tas gabaliņš, kur viņu meklēt, kas viņu atnesīs, kas ainesīs, kāpēc viņš nav te, kāpēc man sāp tas gabaliņš, kāpēc man šitas durās, kāpēc šitas nav tik smuks, jā.
Tur nav vairs. Tu saproti, ka tā puzle nevar būt smuka, ja viņai nav dažādu krāsu gabaliņu. Ja? Viņa nevar būt visa, piemēram, tur balta vai visa zaļa. Viņa ir dažāda. Un jo tu skaidrāk ļauj tiem gabaliņiem atpakaļ atgriezties, jo tu ieraugi to kopainu, tu ieraugi, cik viņa ir skaista, cik tev puzle ir skaista kopumā, cik skaistas ir visas tavas pieredzes caur laikiem, caur telpām. Ja? Neatkarīgi ne no kā. Un kamēr tu aizvien cīnies, kamēr tev ir, kas tas man esmu gabalu, šitas man sāp, šities nevar iestīties, šitas man nepatīk, tur tratata, pasaki man, kāpēc ir tā, kāpēc atnāca tie, kāpēc tur 4 struktūras sastāvs, kāpēc 5 eņģeļi rindā, tikmēr ir bla, 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 tikmēr tev ir daudz jautājumu, tikmēr ir kustība, vārdos, viss kaut kur ārējā, tikmēr tu ej šīs pieredzes, tu savāc energoinfo procesus, kā to darīt, kā tās puzles daļiņas atpakaļ ieintegrēt, kā viņas paņemt atpakaļ. Jā. Līdz ar to katram savā līmenī, katram savā laukā notiek jums atbilstošie gaismas procesi. Lūk, 2 vārdiņos mazliet dziļāk par šodienu ir ļoti, ļoti svarīgi apzināt sajust katras dienas enerģiju lauku, kā viņa notiek. Jā. Tāpēc es arī, mēs Kristāliskajā Telegram kanālā kopā ar Sandru Majoru jau ilgu laiku katru dienu, kad mēs tiekamies, 2-3 reizes nedēļā, citreiz 4 sanāk, jā. Katreiz apskatām tekošo maju kalendāru frekvenci un iepriekšējo gadu jau ir iziets cauri, man liekas, viss maju kalendārs un dziļāk katram vienam palīdzējis, kas ir klātsošs, mācīties sajust, cik svarīgi ir apzināt tekošās dienas frekvenci, jo tā ir enerģija, kurā mēs dzīvojam, tā ir saules enerģija, tā ir centrālās saules, ir telpa, kas rodas. Tas nav par tekošo zvaigžņu stāvokli, kas ir tikai uz šīs planētas, kas ietekmē šo lauku, bet par visu globālo, par saules plūstamību. Un šīs enerģijas strādā ļoti perfekti, ļoti precīzi. Vismaz patreizajā laika periodā iespējams nāks lauki pavērsies vēl kaut kāda negaidīta arī maju kalendāra dziļumi, bet šis patreiz strādā vienkārši izcili. Ja? Tāpēc pateicība visiem gaismas gariem, kas Latvijas telpā nes šo maju kalendāra lauku, šo pieredzi, kas ver šīs zināšanas neaprakstām dziļi, neaprakstām skaisti un neaprakstām sakrāli. Lūk. Un šī 5. diena kimija, ja, saucas kimija, ja, nāve, pacelšanās jaunā līmenī. Šī 5. diena atspoguļo radošo izaugsmi šajā te vilnī, 13 dienu vilnī, kuru mēs ejam cauri. Ja? Un te dzīvo mūsu ego un mūsu individuālais talants. Ja? Kimija ir tā enerģija šajā dienā, kas nes pārmaiņas. Kaut kam ir jāaiziet, kaut kam ir jānomirst tevī, lai ceļu vari turpināt pilnvērtīgi, un tu atkal pacelsies jaunā līmenī. Un šoreiz tas notiek caur tavu radošo būtību, ja? Caur to, kā tu radi. Attīri šodien savu skatu uz dzīvi, attīri prātu no pieņēmumiem un egoistiskām nākotnes versijām. Izej no sava ego gribēšanas, kas velk tevi nekurienē. Jaudīgi, jā. Izej no ego gribēšanas, kas velk tevi nekurienē. Šī viņa radošā izpausmes, tavs talants izpaudīsies, ja atbrīvosi sevi bailes no pārmaiņām. Jā. Un arī ar katru brīdi, ja tu ļaujies gaismas plūsmām aizvien dziļāk, tad, zini, iztranslējas bailes, varētu teikt, pašas daudziem no daudz kā ir bailes, bet arī dziļāk atkal atpakaļ apvienošanās ar savu gaismu, viņa daudzus baiļu elementus iztranslē, atbrīvo no tava lauka, vienkārši automātiski viņš aiziet. Ja? Tu saproti, ka tev vienkārši nav vairs ne vēlmes, ne spēka, ne gribas baidīties. Ja? Lai notiek tas, kam jānotiek. Ko tu tur piebaidīsies, gribas teikt? Ja? Lai iet tas, kam jāiet, lai nāk tas, kam jānāk, un tu aizvien vairāk ļauj sev brīvi būt. Ja? Lūk. Bailes ir dzīves, viņām ir jāpasaka paldies, un viņas ir jāatlaiž. Un bieži vien tās ir iluzoras un izdomātas. Viņas vajag sasildīt, izgaismot ar mīlestību. Un savukārt, ja viņas patur, tad ir diezgan grūti virzīties uz priekšu. Visi no kaut kā baidās, kā saka, nebaidās tikai muļķis. Tikai dažs no bailēm sasniegst un nekur vairs nekustās, bet tas, kas jau apzinātāks, tas izpēta, kas dzīvo aiz bailēm un ko tās bailes neļauj darīt. Ja? Un bailes aizvien izšķīst mīlestības siltumā. Ja? Un tu apzinies, ka šajā visumā nav nekā neiespējama un viss ir iespējams. Paplašini savu apziņu un izproti dzīvi vēl vairāk, un bailes atkāpsies. Piepildi savu lauku ar dzīvi, ar beznosacījumu mīlestību, kuru nesatur baiļu frekvenci. Jā, un tātad šī diena ir par to, lai ļautu sev pilnīgi atbrīvot kaut ko, pilnībā ļautu tam nomirt, tam aiziet un kaut kam jaunam, ļoti tīram, skaistam ienākt savā laukā, savā esībā.
Šajā vilnī tava radošā izpausme sākt pilnīgi kaut ko jaunu, līdz šim nepiedzīvotu. Iemīli to, ko tu dari. Iemīli to, ko tu radi. Ej iekšā ar visu savu sirdi, ar savu deksmi, ar visu savu ieelpu un izelpu, un tici, ka tas nesīs ko jaunu un neparastu. Un šā viļņa mērķis, uz ko mēs ejam, ir dzidrums, ir tīrība, kaut kas nevainojams un ļoti, ļoti skaists. Ļoti skaists apraksts, milzīgs paldies par to, mīļā Māra. Lūk, mīļās kosmiskās gaismas būtnes, apstīšos, vai visās platformās viss turpina ripināties. Jā, viss notiek, ok? Labi. Lūk, tā kā ieelpā, izelpā, ja ir kaut kas jautājums vai komentējums, rakstiet. Ja nē, tad mēs ieelposim daudz dziļāk, Kristus tīro klātsamību un svētā grāla brālību. Aizvien iet ļoti, ļoti cauri spēcīgi mīļās kosmiskās gaismas būtnes, kad tā ir ļoti liela gaismas dāvana, jā? Jo cauri visiem laikiem un telpām piekļuva daudz tuvākai komunikācijai ar grālu, ar grāla brālību, ar lielo skolotāju lauku. Pamatā ir inicētām gaismas būtnēm, tas ir skolotājiem, kas nes šeit uz zemes sakrālas zināšanas, jā. Piemēram, tāda iespēja bija Rērhiem, jā, kas arī ļoti daudz laba un skaista šajā pasaulē nesušajā tieši translējot caur gaismas skolotāju lauku, un tā ir tāda zināma gatavība, tā ir tāda svētbūtība, tā ir tāda tīrība tavā laukā, tavā apziņā, kas ļauj tev sajust, iekomunicēt, savienoties ar svētā grāla brālības telpu. Viņa arī šobrīd rāda, ka iniciāciju lauks ir atvērts. Šī diena ir ļoti sakrāla svētīta, lai inicētu tevī kaut ko jaunu, kaut ko īpašu svētītu, nebijušu, nepieredzētu un ļoti, ļoti nozīmīgu tavai esībai šeit, šajā laikā, šajā telpā uz planētas Zeme. Un mēs tevi sveicam šajā svētības templī, saka skolotāja no svētā grāla brālības. Šo grāla kausu nes arī svētais Jāzeps no Arimatejas, kas bija kā Kristus tēvs. Un šis kauss saturs sakrālās, tīrās, dievišķās, bieži vien ļoti nepieejamās zināšanas, ja nav attiecīgā gatavības līmeņa, par esības būtību, par esības svētību, par telpu, par ceļu, kuru mēs ejam katrs un visi kopā. Šis grāls ir par šo dziļo mīļies sapratni, par tavu atpakaļ apvienošanos ar tīro dievišķo apziņas lauku, no kura katrs pats un pati mēs esam bijuši sev izveduši caur laikiem, caur telpām, izietu tādu lielu loku un savāktu kādas ļoti interesantas priekš sevis vērtīgas pieredzes. Un lai atkal atpakaļ atgrieztos savā centrā un atkal atpakaļ apvienotos ar sevi savā kodolā, savā mīlestības būtībā, savas sirds sakralitātē, savas sirds dzidrībā, dzirdinātībā un tīrākajā dievišķajā frekvencē, kādā viss ir bijis radīts no pirmsākuma, no pirmlaikiem. Mums ir pieslēgusies arī pūķu dimensija, galaktiskie gaismas gladiatori, vienots veselums ainava arhitekti, skolotāja sistēma vairākos līmeņos, galaktiskā skolotāja sistēma. Jaudu pastiprinoši elementi būs laukā, kas ienesīs katru vienu esībā tādu kā jaudas iegriešanu, kad tu iegriezi savu jaudu riktīgāk, spēcīgāk. Tas tā kā, kad iegriež to motoru ar to kurbulētāju, to kloķi tādu griež un iegriez lielāku jaudu, ja, ievirpini, iestrāvo. Daudzi būs tie, kuru laukā varēs pieredzēt jaudīgu Atlantīdas elementu aktivizāciju, kas nes ļoti dziļas gaismu pieredzes. Šis lauks, mīļie, tik ļoti būs par tavu pacelšanu, tevis pašas pacelšanu jaudīgākā gaismas frekvencē, atlantiskie pieredzes elementi, un tas viss, mīļie, pateicoties tam, ka mēs ļoti skaista sakrāla 11 būtņu gaismas grupa, nedēļu esam izbraukājuši, izstaigājuši Azoru salu, Saint kā viņš saucās, San Miguel, tā viņi saka pareizi, es nevaru teikt Mihēls, tas būs Latvijas San Miguel, viņi saka to salu, tā kā Mihēla sala, Krustušķērs esam izbraukājuši, esam ļoti sakrālu dziļumu tajā visā ieelpojuši, un caur katru vienu klātsošā gaismas kods, viņš ir ienests vienu pakāpi dziļāk planētā Zeme, un to varēs katrs šobrīd arī pieredzēt savā laukā. Bezgalīga tīra mīlestības gaismas frekvence, absolūti tīra mīloša klātsamība tikai un vienīgi, tavam un visas esības augstākajam dievišķam labums saskaņā ar tavu augstāko esmu tos dvēseles ceļu,
Lūdzu sevī pieredzēt tos procesus, kas tev esībā ir svētīgi, nepieciešami, vajadzīgi šajā brīdī, lai kļūtu vienotāks un vienotāk ar sevi visos savos līmeņos, lai atgrieztos savā vienotā veselumā, veselībā, līdzsvarā, piepildījumā, pašpietiekamībā, svētībā, harmonijā, visu pieņemošā, visu vērojošā, mīlošā klātsamībā. Es izvēlos tā būt. Es izvēlos būt gaisma, veselums, veselība, prieks, pārpilnība, vieglums, mīlestība, dzidrums, dzidrainātība, sakralitāte, tīrība, harmonija. Un pievieno visu to, kas tev ir svarīgi. Un ļauj šai enerģijai tevi darīt, tevi radīt un notikt. Un atceramies, ka klātsošo cilvēku skaits gan tagad online, gan arī tiem, kas klausīsies ierakstā kvantu laukā, daudzkārt pastiprina mūsu visu kopīgo nodomu. Mēs tevi sveicinam, sveicinam, sveicinam grāla brālības svētnīcā, svētnīcas lauks un telpa. Jo jāsaka tā, ka caur laikiem, caur telpām ir tādi savi tā kā iniciācijas procesi, un šajā planētā tie ir bijuši vienmēr caur laikiem, caur telpām, kad meitenes inicējas sievietes kārtā, kad vīrieši, puiši inicējas vīriešu kārtā, jā, un kad mēs pārējām tādu pilnīgi citu apziņas esību, arī tas, kas planētā šobrīd notiek, mēs pārējām no tāda, jā. Tas kā bērni, kā pusauģi pieredz esības tādu apzinātu pieaugušu cilvēku, tādu skatījumu un redzējumu, ja, savā dvēselē, savā garā, izejot no visādas tur niķošanās, stiķošanās, visādām ego izpausmēm jau uz tādu apzinātu, vērojošu klātsamību un saldiva, salvitra, salvitra, salbistra, servita, tervista, tervida, setra, 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 setra. Beigviliešu gaismas lauks ieelpu, izelpu dziļā mīlestībā, pateicībā, svētībā pieņemu. Ja tu vēlies vēl dziļāk un sakrālāk šo procesu, un tu esi savā mājā, viens pats vai viena pats savā istabā, tu neesi mašīnā pie stūres vai darbā pie galda, tu vari nomesties uz ceļgalu vai uz abiem ceļgaliem un tā kā pielikt lūkšanā plaukstas pie sirds. Un tiešām no visas sirds mīlestībā, pateicībā pieņemt šo svētības lauku. Es aicinu katru vienu klātsošo apzināti izvēlēties šeit būt, jā. Jo, mīļie, tā ir liela gaismas dāvana, tas ir liels paplašinājums un stāsts ne par mani, bet par jūsu gaismas pavadoņiem, par jūsu struktūrām, par gaismas skolotājiem, kas redz katra viena jūsu esamību. Viņi redz jūsu sajūtas, viņi redz jūsu domas, nodomus, vajadzības, vēlmes, jā, un pirms jūs paši vēl tos afiksēt, viņi jau zina, kas jums ir vajadzīgs. Tāpēc esi tīrs un tīra savā klātsamībā šajā nodomā, jā, jo lauks ir tiešām ļoti sakrāls un ļoti svētīts un ļoti tīrs, tāpēc pajūti, vai tas ir tas, ko tu šobrīd gribi, vai tas, kas vajadzīgs, jā. Ja ir kaut kādas citas lietas, vai ja tev kaut kas traucē un nelaiž ārā, tad vispirms palūdz, lai palīdz iztransformēt, jā, to, kas tev traucē, vieglumā pieņem to, kas šodien notiek. Jo tu nevari iebrist svētnīcā ar dubļainiem zābakiem, jā. Tu nevari iebrist svētītā baznīcā, jā, kur skan korāļi, kur dzied, kur cilvēki lūdzas ar lieliem dubļainiem zābakiem. Viņus var atstāt ārā pie durvīm. Ja tu savus nevari atstāt, tad pajūt, vai tev ir vajadzība šajā templī iet, jā. Jo vienmēr viss ir proporcionāli. Nevelti šī visuma esība sastāv no cēloņa seku likuma, ko sēsi to pļaus, jā. Kā tu pret citiem, tā citi pret tevi. Kā tu pret gaismas struktūrām, tā viņi pret tevi, jā. Ko tu prasi, to tu saņem. Kā tu attiecies, tā tev atnāk pretī, jā. Bezgalīgā mīlestībā un pateicībā un svētībā es atļauju sev saņemt un pieņemt visus tos dziļos, īpašos svētītos gaismas pieskārienus, kas pie manis atnāk caur vienu vai vairākiem cilvēkiem, tuvāk vai tālāk, klātienē vai online. Šajā brīdī, šajā laikā telpā tikai vienīgi manas esības un visas esības augstākiem dievišķam labumam, mūsu viskopīgai gaismas evolūcija, izaugsmē, paplašinājumam un būšanai svētības mīlestības laukā un telpā aizvien dziļāk, dzidrāk un apzinātāk un jāsaka tā, ka katram vienam ir jāpieiet šī te. Varat iztēloties viņu kā milzīgu kausu pie šīs svētā grāla gaismas, pie šīs enerģijas. Pēdējā laikā vairāk kārti bijušas lielas tādas meditācijas. Mums arī braucienā sakrālē, arī klātienes pasākumā tika dots mīļie šis lielais kauss. Ja. Lielais kauss tika atvērts Ēģiptes braucienā, verot šos sakrālos dziļumus, redzat, kas Ēģiptei noticis, kāds gaismas sprādziens, kāda liela atklājuma nāk vaļā, kas tur viss rīb un kust. Ja. Šāds liels kauss tika atvērts arī Azoru salās, tīrajā Kristus laukā, okeāna vidū. Ja. Un ir bijuši dažas meditācijas arī klātienes pasākums, kur rāda šo lielo sakrālo kausu, un šobrīd viņš ir tā kā paplašinājis uz to, ka šis ir svētā grāla brālības kauss. Ja. Un katrs viens ieelpojums savā sirds laukā
Sajūti sevi šajā skaistajā sirdsgaismas templī, iztēlojies, kā šis templis izstās, kā šis kauss izstas tavā gaismas templī, ļauj sev vizuāli to piedzīvot arī. Ja tev tas ir svarīgi, ja tev pietiek arī savādāk, ir ok, ļauj sev būt, katram ir pa savam, svētīgi, dziļi, dzidri, vērtīgi. Bet ja tu vari pamēģināt savā sirds laukā iztēloties šo gaismas templi, varbūt kaut kur tālu, dziļi kalnos, varbūt kaut kur tepat pavisam ļoti tuvu, svētā grāla brālības skolotājs stāv gaismas lokā, šo lielo sakrālās gaismas kausu un sajūtīs, cik tuvu tu vari viņam pieiet, cik tev esībā ir atļauts ar to savienoties un jo tīrākiem sirds nodomiem plūsmu tu iesi, jo dzidrāka, tīrāka gaisma varēs tev pieskarties. Tu varēsi sajust kādu no gaismas skolotājiem, un pirmkārtām tas būs Kristus, kas panāks tev pretī, bet es saku vairākiem, tāpēc, ka iespējams kādam no jums ir svarīgāk izveidot satikšanos ar kādu citu no skolotājiem, lai gan Kristus pieskaras un pieskarsies, un ir visaptverošs mūsos katrā un visos. Un tu sajūtīsi tādu kā viņa plaukstas iemērkšanu šajā kausā un rīkšķu pieskāršanos tavam trešās acis punktam. Ja? Ja tu vēlies, tu vari mīlestībā teikt, es pieņemu šo visu. Ja nē, tad paldies, jā, un tu vari doties laukā no šīs translācijas. Jo var jau būt dažādi, jā. Mēs esam dažādi, un katram vajadzīgs kaut kas cits. Un sajūta, ka ar vienu pirkstu Kristus pieskaras tavai pierei, un ar plaukstu viņš uzliek uz tavas sirds. Kreiso plaukstu viņš uzliek uz tavas sirds, un labās plaukstas īkšķi uz tavas pieres. Un tas, ko Kristus aizvien atkārto, mīļie, tās nav visādas pārspīlētas gudrības un viss kaut kas, ko ir šajā brīdī sarežģīti uztvert, ko prāts prasa modelēt un transformēt un aptvert. Vienkārši sajūti manu klātsamību. Ar to ir visi vārti vaļā. Tu tālāk vari pats un pati iet savos pieredžu laukos, savās gaismas bibliotekās, savu zināšanu telpās, satikties savam gaismas būtnēm, dziļāk vērt tās zināšanas, kas tev šajā laikā un telpā ir vajadzīgi, bet pirmām kārtām sajūti mani sev pretī, ieraugi mani, ieskaties acīs, caur dvēseli, ar dvēseles acīm, manās dvēseles acīs. Atjaunot aizvien dziļāk, un mīļie šo kontaktu var atjaunot katru dienu, katru stundu, katru nedēļu, katru mēnesi. Tas nav tā, tas varbūt ne no tiem, kas ļoti gatavi varētu būt tāds vienreiz izdarāms darbs uz ilgu laiku, bet mēs visu laiku mainamies, tāpat kā visums, jā. Ir bezgalīga mūžīga kustība, nekad nekas nestāv uz vietas, katrā nākamā dienā un brīdī jau enerģija ir savādāka, jā. Un arī mūsu lauki paplašinās, transformējas, atbrīvojas un daudz jaudīgāk, jaunā gaisma spējīgāk ietvert ar katru nākamo brīdi, jā. Un jo tīrāka, dzirdinātāka tava sirds, ja? Tava ielpa, izelpa, tava spēja bez nosacījumiem mīlēt un pieņemt un ļaut visam būt, jo tīrāk, spēcīgāk un dzirdāk tu vari sajust šo pieskārienu, ja? Šo gaismas satikšanos, šo atkal atpakaļ apvienošanos ar kādu savu nozīmīgu gaismas esību, ar savu pieredzi, gaismas mīlestības telpās, ka tu esi saņēmis un saņēmis šīs gaismotās iniciācijas. Tāpēc ļauj šim pieskarties ļoti, ļoti dziļi. Un būs tāds ļoti, ļoti dziļš arī gaismots process, mīļie, no Arkturiāņa vienotā apziņas lauka, no Arkturiāņa civilizācijas vienotā apziņas lauka uz tavu mugurkaulu. Tur pamēģināt sajust, ka viņi rāda parasti vizuāli, lai tu dziļi fiziski sajustu to procesu, ka tādas tā kā gaismas plaukstiņas sākot no augšas, no Atlanta, no sprandas, viena uz otras, blakus vienotrai liekas pa visu tavu mugurkaulu. Un pamēģini savu mugurkaulu sajust tādu kristālu, dimantu, dzidru un tīru. Sejas gaismas lauks, kristāli tīra esence. Kaut uz mazu brīdi sajust sevi tajā ļoti tīrajā, bez nosacījumiem, kristāli dzidrā, mīlošajā telpā un laukā. Kaut vai sekundes simtdaļu to gaismas ielpu, to bezgalīgi tīro, bez nosacījumiem mīlošo. Un tad atkal liet savās. Ja vismaz tu zini, kas tas ir. Vismaz tuvākais no iespējamiem variantiem, kurus tu vari sasniegt savā apziņas laukā, savās sajūtās. Kristāli tīra dzirdinātība. Augšējo apziņas centru vēršana atbilstoši tavai spējai šajā brīdī ņemt pretī. Iespējams, ka šajā dienā piedaloties šajā dziļajā sakrālajā procesā tev atveras viens līmenis taviem apziņas gaismas centriem augšējiem. Varbūt pārklausīsies pēc nedēļas vēlreiz tev atvērsies nākamais līmenis, pēc tam nākamais, ja tu būsi gatavs, varbūt pēc pusgada vēlreiz, jā. Katram šim ierakstam, mīļie, kas caur manu lauku notiek šajā te atvērtajā lauka telpā, viņam ir ļoti bezrobežu darbība, tāpēc jūs varat jebkuru ierakstiem klausīties, jebkurā brīdī, un jums notiks padziļināti procesi atkal jūsu atbilstoši gatavībai. Ja? Neviens no ierakstiem nav vecs, viņš viss aktuāls katrā brīdī, kad jūs viņu klausties, jums notiek atbilstošie darbi, atbilstoši jūsu sistēmām un vajadzībām.
tiek pieslēgts atbilstošās struktūras dzīvajā laiktelpā. Pievieno spēcīgāk savu dziļu dzidro nodomu šajā brīdī, tavas esības, tavas būtības, tavas klātsamības izpausmē šeit uz planētas Zeme. Sajūt sevi ļoti laimīgu, radošu, starojošu, veselu, mīlošu šajā brīdī, tieši tā kā tu vēlēsi to, tieši tā kā tavā apziņā tas to nozīmē. Ja? Treju ziedu, viju apkārt savu augumiņu. Tu vairs neesi tas, kas tu biji vakar. Tu vēl neesi tas, kas tu būsi rīt. Tu esi šajā dienā. Tu sastāv no visa tā, kas tu esi tapis un tapus caur laikiem, caur telpām. Tas viss ir klātsošs šajā brīdī. Vakar tas bija kaut kas cits. Šodien jau ir citas gaismas daļas pievienošās. Jau šodien tā ir cita komplektācija, cits starojums, cita ieelpa un izelpa, cits apziņas lauks. Augšējā apziņas centra aktivizācija vairākos līmeņos. Un sajūti, ka tu ej un stājies gaismas apļos kopā ar svētā grēla brālības skolotājiem apkārt šim sakrāliem gaismas kausam, sajūti tajā laukā savu vietu, savu klātsamību. Un caur šo Kristus pieskaņu tu sajūties tādu kā īpašu gaismas, tādu kā dzīpariņu, kā sudraba stīdziņu, kā zelta vadiņu, kas tevi savieno ar Kristus plaukstu, ar viņa apziņas lauku, jo ar katru brīdi tas, ko Kristus kā gaismas skolotāji dara, ir palīdz tev veidot daudz spēcīgāku, sajūtamāku, ciešāku savienojumu ar tīras mīlestības apziņas gaismas telpu, lai viņš paliek stiprāks, lai nekas, kas nāk no malas, vai procesi, kas notiek tekošajā laiktelpā, nevar tevi ietekmēt, lai viņi tevi nevar izsist, iztraucēt, iztraumēt, ja? Lai tu esi stiprs un stipra savā skaidrā savienojumā ar gaismu, ar avotu, ja? Ar tīras gaismas klātsamību, ar beznosacījumu mīlestības apziņām tādām kā skolotāji, kā gaismas skolotāji, kas jau savu zemes šo te pieredzi ceļu ir pabeiguši. Ja? Viņu kausā ir jau šī lielā pieredzes gaismas plāse, ja šī pērle, viņi jau šo visu ir izgājuši, viņi var doties tālāk, plašāk, viņi var palīdzēt, viņi var padalīties tiem, kas vēl iet, kas vēl meklē, ja? Kas ir savā ceļā un to ir bezgalīgā mīlestībā, pateicībā pieņemt šo svēto pieskārienu. Es mēģināšu, mīļie, vizuāli aprakstīt to neaprakstām lielo procesu, kas notiek šajā laukā. Viņš vizuāli, ja? Mēģināt lūdzu elpot ārā, nepieķeraties prātam, tā kā nepreparēt to, kas tiek teikts, elpojot enerģijā, elpojot tajā dziļumā, jo prātu ir grūti šo visu kaut kā adekvāti aptvert, bet rāda kā grāla skolotāji, viņi tā kā tādi gaismas centri. Paši kā gaismas bumbas savietojas tavā vertikālā virs tavas galvas, uz augšu aiziet vienas krāsas bumbas, tad no vidukļa uz leju aiziet citas krāsas bumbas gaismas zemē, un tas ir katrs šī grāla skolotāja gaismas pieskāriens taviem īpašiem gaismas centriem. Izej savā apziņas laukā daudz augstāk par 7 čakrām, ir 8, 9, 10, 11, 12, 13, un tas pats uz leju. Ja? Nav tikai zemes zvaigzne, tavi centri ietiecas zemes dziļumā, ļauj sev apziņai aptverties tajā, cik vēl tev priekš tevis šajā dzīves telpā neaptverami liela gaismas būtne tu esi, ja? Un cik ļoti enerģētiski ieelpojot, tu vari to ļoti viegli sajust, ja tu atlaid prātu, kurš zina tikai šīs dzīves laiku un telpu, kurš pazīst tikai šo ķermeni, šo pieredzi. Un ir apziņa, ir bezgalīga, mūžīga, mīloša, dievišķa apziņa, ja? Kā tāda gaismas upe caur laikiem, caur telpām, kas zina visu par tevi. Caur visām tavām esībām ieskaties sakrāli šajā gaismotā dziļumā. Un mēs vēl, mīļie, netuvu neesam atvērši un aptvērši to, kādu dziļumu nes Marija Magdalēna. Un šajā brīdī pamēģini ieraudzīt pie grēla kausa šādu te skaistu būtību, kad Kristus ir aptapies uz ceļa Marijas Magdalēnas priekšā. Viņa uzliek savas plaukstas viņam uz galvas, un viņa paņem šo grēla kausu un lej tā kā viņam pāri. Ja? Un viss tas, kas plūst no Marijas Magdalēnas lielās dievišķās, sievišķās gaismotās apziņas lauka cauri Kristu, pa šiem gaismas stariņiem, stīdziņām, gaismas cīpariņiem, tas tek arī tevī, nāk arī tevī šī sakrālā, dievišķā, sievišķā gaismotā ieelpa, izelpa, pieskāriens no Marijas Magdalēnas lauka, no šīs sakrālās, beznosacījuma dievišķās mīlestības gaismas, apziņas un telpas.
no šī lauka. Sajūti, kā šī gaisma ietek visos tavos centros, sajūti, kā piepildās tavs 7. centra kauss, tavs 6. centra kauss, 5., 4., kā viņš plūst pa bezgalīgām mīlestības upēm, uz visām pusēm, kā piepildās 3., 2., 1. Grāla klātsamība un svētība visos līmeņos, agnī, dievišķā uguns, agnī enerģijas aktivizējas, tavos apziņas dziļumos, iedegties tai pirmsākuma dievišķai gaismas ugunī. Ļoti sakrāla dziļa dievietes Hestijas klātsamība. Tā ir mīlestības uguns, tā ir svētības uguns, tā ir gara uguns, tā ir tava dvēseles pavarda uguns, kas iedegas tavas esības dziļumā, ar katru brīdi aizvien spožāk un spožāk. Un to, cik spoži deg tava gaisma, to, cik dzidri strādā tavs kristālskais mugurkauls, to, cik spēcīga ir tava gaisma klātsamība, tu ir vienkārši sajust un saprast savā ikdienā. Ja katra tava diena ir mīlestības pieņemšanā, vieglumā, plūstamībā, mīļumā, sirsnībā, ja tev ne uz vienu nav pretenzija, tev nav pieprasījuma, tev nav nosodījuma, tu ļauj lietām būt tāpat laikā darot savu darāmo, tad ļoti daudz no tā jau tevī patiešām ir noticis un tevī ir. Tas nenozīmē, ka mums nav viedokļi par to, ka mēs gribētu kaut kādas lietas mainīt, redzēt viņas labāk, tīrāk, dzidrāk, mīlošāk, bet tas viss ir caur lielu pieņemšanu, caur dievišķu sapratni un mieru. Jā. Jo iedomājies, ko darītu Kristus, ja kurā no situācijām, kurā tu netiec galā, bet piemēram ir kaut kāda lieta, kuru tu nevari pieņemt, jā, un iedomājies, un tu piemēram saki, šitas ir riebīgi, man tas nepatīk, kaut tas mainītos, lai tas aiziet, jā. Un piemēram, vai tā teiktu Kristus, kad viņš ienāca šajā laukā un šo situāciju ieraudzītu, kāds sirdīs neaizgāja kulus. Elpojam. Vai viņš teiktu kaut ko pavisam citu? Cik ļoti es ieraugu tevī visas iespējas atgriezties gaismā, mīlestībā, savienojumā ar avotu. Cik ļoti es tevi redzu dievišķu mīlošu gaismu esam. Un tas patiešām ir dzīves process, mīļie. Tā ir meditācija no meditācijas, tā ir sajūta no sajūtas, diena no dienas, nedēļa no nedēļas, gads no gada, visas tavas dzīves garumā. Šī atkal atpakaļ atgriešanās, atkal atpakaļ apvienošanās ar gaismas spēku centrā un kodolā. Jauna dimanta elementa aktivizācija iet caur augšējiem centriem iekšā sistēmā. Galaktiskie gaismas gladiatori. Atbilstoši šobrīd katra lauka ietver spēja tiek pievienot jauni apziņas gaismas elementi, jaunas aktivācijas iet. Jūs var iztēloties kā tādus gaismas, tā kā zvaigznītes pa savu lauku, cik tu redz iedegamies. Varbūt vienu, varbūt šobrīd nevienu, varbūt 2, 5, varbūt 10. Tie, kas skatās un vēro savas sirdsgaismas acīm, es pateicos tev, Kristu, par visu to bezgalīgo, neapturamo milzīgo gaismu. Vēl šķiet, ka neviens nekad nav aizdomājies, kā gan šobrīd būtu uz planētas Zeme, Kristus nebūtu atnācis, ja viņš nebūtu gājis visu to ceļu un izgājis šīs pieredzes, cik ļoti viņam netic, cik ļoti nometā ar akmeņiem, jā, cik ļoti nosoda un viņš nebūtu šo krusta ceļu izgājis. Kas būtu ar mums šobrīd, kur mēs šobrīd būtu? Tik ļoti milzīga pateicība, tik ļoti lielai apziņai, jā. Tik dziļā zemes pieredze ejot par mums visiem, priekš visiem, dēļ evolūcijas, dēļ šī visa. Lai tu šajā brīdī atkal gaismā mīlestībā atzimtu, paceltos, atgrieztos, un tas ir svarīgi. Un tas ir svarīgi. Un tas ir svarīgi. Visu lielā, visu radošā gaisma, Tēvs absolūts. Visu lielā gaismas matērija, visu lielā māte. Es pateicos par tavu klātsamību katrā manā šūnā, molekulā un atomā, par manu spēju apzinātībā sajust šo vienotību ar katru brīdi aizvien vairāk un vairāk. Par gaismu ceļā un ceļu uz gaismu.
Domās noliecies ļoti, ļoti dziļi ar galvu pie zemes, visas esības, visa radītā priekšā. Aktivizēs sakrālu gaismas talantu atjaunošanu. Var teikt, tādi slēpti, dziļi gaismi talanti, atbilstoši katra apziņas laukam tiek vērti vaļā. Un ar katru brīdi, mīļie, šajā procesā šīs zilo trīsstūru lauks, viņš pamazām tā kā integrējas tavā apziņā aizvien dziļāk un dziļāk. Šobrīd mēs varam paņemt tādu kā viņa vienu daļu, viena daļa integrējas, tāds viens solis, jo arī dziļajā Azoru laukā viņš rādījās tā kā apkārt zemes telpai šī atvērusies redzamā, šī pirmavota gaismas tāda kā forma, ja tā to var izteikties, un viņa ienāca tā kā caur mūsu darbiņu pa vienu tādu šo trīsstūri zemes dziļumā, pa vienu šo elementu, tāpēc tu sajūties, ka tavā laukā viņš ienāk dziļāk apvienojumā un šo visu lielo, kas apkārt notiek, tāds viens elementa dziļums var būt, kas starp jums ir tie, man ir aizdomas, kas dažus tādus zinu, ka tu sajūties, ka šis zilo trīsstūru lauks, ka šis ir ļoti jau dziļi tavā esībā. Ignorējums jau tie tādi savā garā un esībā, kur iespējams jau to ir sākuši citās dzīvēs, un kad šobrīd jau tādi punktiņu ziliekās. Tāpēc ļauj sev redzēt to, ko tu redzi, ļauj sev sajust to, ko tu sajūti. Tā ir tā kā mīlestības gaismas, var teikt, tā kā spirāli, kā virpulis uzstraujas ap katru vienu aizvien vairāk un vairāk. Un pieliec domās savu labo plaukstu pie savas sirds un kreiso pie planētas Zeme, un sajūt šo svētību, kas plūst planētā Zeme, svētību, kas plūst no zemes pie tevis, šo satikšanos, šo vienotu esamību, šo kopīgo ielpu un izelpu, un pateicību visuma laikam un telpai par atrašanos šeit uz planētas Zeme, sajūti cieņu uz to platformu, kurā tu esi, uz kuras tu esi, kuras daļa tu esi, neatņemama sastāvdaļa šajā brīdī, laikā un telpā. Šis bija ļoti skaists teikums, kas gāja cauri arī maratonā, pateicībā, ka tu neesi kaut kāda skrūvīte, kaut kādā milzīgā mehānismā. Tu esi ļoti svarīga, neatņemama, nozīmīga gaismas sastāvdaļa visā šajā lielajā skaistajā laukā. Tīrs Kristus stars pieskaras katrai esamībai šajā brīdī. Mēģini sajust savu lauku gaiši, tīri zilu, caurstarojušu, caurstrāvojošu. Un atveries tādai kā jaunai, paplašinātai ielpai un izelpai vēl vienu frekvenci augstāk, vēl vienu frekvenci plašāk visā savā gaisma esamībā. Četru enerģiju vienotums, vienotība un veselums, 4 elementu aktivācija, sirds gaismas telpā. Koki, zeme, saule, ūdens. Koki kā gaismas uztvērēji, šeit planētā Zeme kā gaismas novadītāji, kā saules enerģijas absorbētāji, pa diagonāli pretī Zeme, kas saņem šo dziļumu, šo dzidrumu, šo saulainumu. Otrā diagonālē stūrī ir saule, tīra saules gaisma, tīra sakrāla uguns, un viņai pretī pa diagonāli lejā ir ūdens, kas visu apskalo, caurstrāvo ar plūsmu, ar informāciju, ar enerģijām, kas visu nopludina tur, kur tam ir jābūt, caurpludina, pievada, aizvada. Es esmu gaisma, es esmu zeme, es esmu uguns, es esmu ūdens, es esmu koks. Un visu caurstrāvo visaptverošs mīlestības ēteris.
koka spēks, koka dziļums un dzidrums, visuma gaismas koks. Tie, kas kristās kā kanāli, redzējāt, ka arī Sandrs pēdējā laikā bija runājis un info lika par tieši gaismas koku, cik ļoti aktivizējās gaismas koka vispār tēma un jautājums pēdējā laikā dziļāk sajust, kas tad ir šis gaismas koks. Vēl mazs mirklīts, mēs drīz pabeigsim pateicībā visiem. Un atveras jauns gaismas etaps, atveras jauns gaismas posms, katra viena esībā, klātesamībā. Un jauni gaismas stari caurauž visuma telpu, katra iekšējo un ārējo telpu un elpu. Un ar katru brīdi no saules, kā tad gaismas sprādzienā nāk jauni stari, jaunas aktivācijas. Un jo tīrāks, paplašinātāks kristāli, Kristus dzidrāks tavs lauks, jo vieglāk tev tas akceptējas, adaptējas, integrējas un pieņemās. Jauni saules kanāli tiek aktivizēti zemes laukā. Un šo kanālu spēks piepildīs planētai aizvien lielāku uguns un gaismas jaudu. Ar gaismas spēku, spēku būt savā gaismā, savā starojumā, savā patiesumā. Un viss tas, kas planētu un notiek arī ar mums visiem pārējiem. Viens vienots veselums. Sirds gaismas dziļumā veras jauni gaismas ziedi, vēl neredzēti, vēl nedzirdēti, vēl nesajusti, vēl nesmaržoti. Pieredzi savu jauno atkal piedzimšanu. Zemes gaismas apziņas lauks ir gatavs sagaidīt jaunos gaismas ziedus. Un jaunajā šajā laiktelpā zeme zied. Briedina pumpurus, zeme dzied. Zemes san un zemes skan. Un cik ļoti skaisti ir katram būt unikālam gaismas ziedam. Kas ir tie talanti tavā dziļumā, kas dod tev spēku radoši celties augšu, celties, iet un radīt? Šis ir tas brīdis, kad ļoti dziļi ieelpot savus gaismas ziedus, pamēģini kaut kā viņus iztēloties, sajust kā ziedus, kurus redz savā sirds telpā. Viņi var nākt no dziļas zemes saknes pa kātiņu uz augšu un ienākt tavā būtībā kā tāda atskārsme sajūta par to, ko tu patiešām vienmēr esi gribējusi un gribējis darīt. Vai tieši otrādi pēkšņi kaut kas negaidīts ar tavu acu priekšā uzsipsnīt, uzmirdzēt, kaut kāda ideja. Nedomāta, negaidīta, necerēta. Ja? Varbūt tu esi vienmēr gribējusi organizēt velotreniņus, savā kopā cilvēkus, visi kopā dodas garos, skaistos pārbraucienos. Pēkšņi vienkārši tāds impulss cauri laukam, jā. Varbūt tas atver jaunas iespējas, kā tev radoši darboties un izpausties. Pats svarīgākais pirmām kārtām ir iet sirds impulsā, jā. Nedomājot, kā to formēt, ko tas nes, bet kā darīt to, kas sirdī liek ievibrēties, iemirdzēties. Mīļie, šī ir tā diena, šis ir tas brīdis Kimī dienā. Kad šajā 5. atslēgā, 5. frekvencē, pēc lielā saules gaismas kalendāra ļaut atvērties tam savā dziļumā
Un varbūt viņš šodien ieelpojas un pēkšņi ienāk ideja tavā laukā rīt, varbūt parīt, varbūt aizparīt, varbūt svētdien no rīta, ja? Tu ieelpo un tas gaismas pumpurs atverās, ja tu ļauj. Ja tu tam ļauj, ja tu ļauj sev saņemt, ja tu ļauj sev sajust, ja tu notici savam dziļumam, dzidrumam, mirdzumam, gaismas spēkam un apziņai sevī, un katrs viens ir nācis kaut ko šeit padarīt, mīļie. Un nav svarīgi, kā tas ārā izpaužas, jūs ziniet, sakal teikšu, vai tu adīsi zeķīti, vai tu cepsi bulciņu, vai tu zīlēs taro masēsi, vai tu būsi valsts prezidents, dziedātāja, dejotāja, ja? Vai piecbērnu māmiņa, kas ir ļoti nopietnas darbs, ja? Jau 2 bērnu māmiņa, tas ir traki nopietns darbs, bet 5, tas ir absolūts neaptverams gaismas varoņa darbs, jā. Galvenais ir tajā, ka tu jūti, ka tu dari to, ko tu gribi, ka tas tev patīk kaut vai daļai. Jā, daļa no jums ir izvēlējusies būt tajā kalpošanas darbā, ka tu nes gaismu sistēmā, jā, bet arī tur tu var ieelpot ar citādu prieku, jā, ar citu attieksmi, ar citu skatījumu, ar citu redzējumu. Ieiet telpā un pastīties uz kolēģiem ar pilnīgi jaunu skatienu, ar citu ieelpu, citu izelpu. Visam savādāk, un tu ļauj tam visam būt. Vai tavā esībā ir bijis kaut brīdis, kad tu tā kā skrien pa mežu, palicies, saka, Dievs, esmu tik laimīga par šo laiku, par šo telpu, par savu esību šeit, bet šajā dienā, jā, vakar bija baigi slikti, bet šodien ir tik mirdzoši. Vai tu vari viegli nedomāt par vakardienu un aizvakardienu un aizvakardienu, vai tu vat šajā dienā, ja tu pamosties un ir saule un tev ir priecīgi, vai tu vari 100% ļaut sev būt klātsoši šajā dienā, vat tieši šajā, nevelkot līdzi pagātnes konzervbuņģus, neliekot viņam grabēt sev aiz muguras. Jā, šeit, jā, es esmu šeit, šajā brīdī, un tā es šodien jūtos. Un visvairāk es šajā brīdī gribētu darīt to un to. Un iespēja robežās, tad, kad laiks un telpa ļauj, mēģināt ar katru brīdi aizvien vairāk. Darīt tieši to, ko tava sirds tev ved darīt, jā. Es izvēlos brīvību no prāta ierobežojumiem. Es izvēlos brīvību no svešām programmām un uzstādījumiem par to, kā man jādzīvo mana dzīve. No ārējiem noteikumiem, obligācijām, kas neiet kopā ar manu dvēseles frekvenci un manu gara vieglumu un mirdzumu. Es ļauju tam visam harmoniski sinhronizēties un atrast tajā visā laiku, vietu un telpu savai esībai, darot gan to, kas vajadzīgs, gan to, ko es ļoti no sirds izvēlos, un pamazām pārējot aizvien vairāk to, ko es no sirds izvēlos. Tīra, bezgalīgi, mūžīga, mīloša, dievišķa gaisma, vienots veselums visos līmeņos. Svētības eņģeļi, mīlestības mestri. Mēs tevi mīlam ļoti, ļoti tieši tādu, kāds un kādu tu esi. Sajūt sevi vienu no gaismas būtnēm, gaismas apļos starp grāla skolotājiem stāvot, starp svētā grāla gaismas brālības būtnēm stāvot un uzliekot noslēgumā savu plaukstu uz sakrālā gaismas kausa, uz grāla kausa. Sajūt sevi vienu no visiem šiem esot, vienu no līdzvērtīgu gaismas daļu esot. Sajūt sevi dziļumā, dziļinātībā, tīrībā un skaidrībā. Sajūti sevi klātsamībā, mīlestībā un pateicībā. Un sajūt, kā šī svētība plūst tavā sirdī, caur tavām rokām, tavā ķermenī un tavos visos ķermeņos. Kā plūst tavā dzīvē, tavās dzīvēs, zemē, kā tā pārtop iekšējā smaidā un tādā viedā, klusā, dziļā skatienā. Kā tā pārtop līdzjūtīgā, līdzredzošā, jūtošā, zinošā sirdī par visu esošo, par notiekošo. Būt dzīvam, jūtošam, jūtīgam, klātesošam, mīlošam, pieņemošam. Tā ir tāda skaista gara esība, tā tāda gaismas dāvana, spēja tajā visā būt, un to ar katru brīdi tajā topi, tajā dodies, un mēs visi kopā. Un sūti gaismot pateicību katram vienam šajā laukā klātesošiem, gan kas ir online, gan kas ierakstā klausās, visiem vienotā laukā, mīļie svētībā. Vari sajust kā gaismas pasākumā, kad tu ieskaties kādam acīs, apskauj, pateicies.
Kristus kristāliska tīra reģenerācija. Sajūta to virmojumu mugurkaulā, to spiedienu, kas caur sirsniņai cauri, ja? Nu, nevar nejust, viņš tik ļoti blīvi klātsošs. Un tik mirdzoša svētības augšējo gaismas centru aktivācija. Un viss tas, cik tīri viņi mirdzēs un staros, atkarīgs no tā, cik tu ļausi sev mīlestībā būt vieglumā un tīrībā ar katru brīdi. Un pat ja tev vienu veselu dienu šo izdodas noturēt, tad tas jau ir ļoti, ļoti daudz. Ja, ja citu dienu pa kādu procentu mazāk, arī forši. Ja. Atkal var pārklausīties, atkal var atgriezties tajā. Un aicinu visus klātsošos atrast laiku uzzīmēt arī sev, bet lūgums ne tieši tādu kā šis, bet arī pašiem savu apli uzzīmēt, uztaisīt centru un zīmēt 3 stūrus, kas kaut kur iet iekšā aplī, viens pār otru pārklāties, zīmējiet paši pa savam. Ja? Un katram 3 stūrim vismaz vienu stūrīti aizkrāsot zilā krāsā. Man te vēl ir dimanti, viss kaut kas salikts, ja? Bet izveidot savu zīmējumu. Ja? Jūs ļoti labi zināt, ka tas ir iespējams, bija tie, kas jau zīmē, bet tie, kas ir pirmoreiz, un mīļie tie, kas jau maratonā zīmē, jūs varat pamēģināt atkārtot tīru, neatkarīgu zīmējumu pēc šīs iniciācijas ar svētā grēla brālību. Šis ir atkal jauns padziļinājums, katram atbilstoši tas, cik katra jūsu lauks spēja tvert un ņemt pretī. Bet jā, viņš ir arī šī video priekšreklāmas lapā, vai kā to sauc tajā postlapā, jūs arī viņu tur varat redzēt, bet šī ir ļoti sakrāla gaismas konstrukcija, ko katram vienam ir svētības sajūta savā laukā un savā telpā, tagad un šeit un tagad. Mēs visi svētā grēla brālība, skolotāja sistēma mīlestībā ļoti pateicamies katram vienam par to, ka jūs bijāt šajā online. Pateicībā, svētībā, mīļie, gaismiņā, dziedinātībā, vieglumā, Azoru salu mirdzumā, Kristus koda integrācijā, ar katru soli aizvien skaidrāk un skaidrāk apjošot savu spēku, savu centru, savu kodolu, bezgalīgi mūžīgi mīlošu avotu klātsamību, caur laikiem, laukiem un telpām. Pateicībā, 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 svētībā, svētībā, svētībā. Un, mīļie, ļoti liels lūgums, ja jums ir iespēja pasēdiet vai paguliet 10-15 minūtes, ļoti liels spiediens iet cauri. Atļaujiet sev paelpot, varbūt jau varat ārā bišķiņ iziet saulītē, pastāvēt, pastaigāties, ja? Nu, lūgums, ja jūs varat neiet tagad uzreiz pie stūras tuvākās 10 minūtes, vienkārši pasēžat vai nemetamies uzreiz darbiņos, paļaujam sev paintegrēt, padzeram ūdentiņu, ja? Paelpojam saulīt, čučut, ļaujam enerģiju saintegrēties. Lūk, tā kā lielā mīlestībā, pateicībā. Visa turpmākā informācija Facebookā un YouTube un Instagramā. Mīlestībā, svētībā, mīļie, gaismiņā. Sanda sveiciens. Mīlestībā, pateicībā. Svētībā, mīļie. Nu ko, visi sveicieni būs atlidojuši, ja, kam jāatlido.